Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakziņas Skrotarēda, un šodien mēs tiekamies 75. rubrikas Darīt ir radīt, ja neaušība nav sērijā. Tiem, kas ļoti gaida un laika pa laikam interesējas, kā man sokas ar rakstīšanu, var iepriecināt, esmu atsākusi rakstīt, un par to man liels paldies jāsaka grāmatu blogerei Lasītnašķim Čavīnese, sveicieni tev, kura mani ļoti savdabīgā veidā izaicināja. Ja gribat zināt kā, ejiet, meklējiet viņas profilu un izlasiet. Bet tas, ko es šodien gribēju likt aiz ausītes tiem, kuri arī raksta vai gatavo kaut kādus projektus vai vienalga kā, atcerieties ik pa laikam piespiest Ctrl+S, jo man pirms dažām dienām bija tāds gadījums, sēžu rakstu pilnīgi plūsmās, mēģinu noķert domu aiz aiztas, baigi nesakojot līdzi, kas rakstās. Un rakstu, un pēkšņi vīrs palūdz pielaist pie kompja, un pēc tam, kad viņš ir beidzis, kompis pajautā, vai aizvērt Wordu, un nepajautā, vai saglabāt izmaiņas, un programma aizvers, un es atveru vaļā, un es secinu visu, ko es kopš pēdējā seivinga esmu rakstījis, ir pazudis. Un, protams, raudāt gribas, jo liekas, ka ir uzrakstījies tik labi, un vairs nenāk prātā, kā tur īsti bija. Un kaut kā izcīnīja, dabūju, uzrakstīju vēl vienreiz, bet joprojām ir tā sajūta, ka tas pirmais variants bija labāks. Bet, kārtējā mācība, laiku pa laikam saglabāt izmaiņas, un vēl viens triks, ko es pati izmantoju, tad, kad es beidzu rakstīt, es šo failu nosūtu pati sev e-pastā. Ideāli, ja tas ir no viena e-pasta uz otru e-pastu, tad tas saglabāsies, piemēram, divās sistēmās. Ja nobrūka viens e-pastu serveris, tad vismaz otrajā ir pieeja. Tādā veidā saudzējiet sevi, lai visiem labi rakstās, un tiekamies citreiz. Čau, čau!